Sveiki! Man jums ir pavisam īsts stāstīņš, pēc kura Latvijas PSR ģenerālkoruptors Juris Stukāns varēs palēkdamies skriet pats pie sevis un pats sev rakstīt iesniegumu ar lūgumu nekavēties sākt kārtējo kriminālu procesu par neslavas celšanu pret Lato Lapsu un pats šo lūgumu apmierināt. Tātad, par ko ir runa? Runa ir par to, ka 24. aprīlī, tātad nedaudz vairāk kā pirms mēneša, televīzijā izskanēja pietiekami pārliecinošas un daudz šokējošas ziņas par to, ka 2004. gada Saeimas vēlēšana rezultāti ir nelikumīgi, ļaunprātīgi ietekmēti, un šai sakarā tika nosaukta valdošā partija Vienotība. Nākamajā dienā tagadējais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš tolaik un vēl daudzus gadus ieņēma vadošu amatu tieši šajā te partijā Vienotība, tikās ar Latvijas PSR ģenerālkoruptoru Juri Stukānu, kurš, kā zināms, amatā atrodas pateicoties šīs te Vienotības balsīm, un uzdeva izmeklēt izskanējošo informāciju. Šodien Jura Stukāna vadītā iestāde ir paziņojusi, ka visa pārbaude jau ir pabeigta, tātad nedaudz vairāk kā mēneša laikā, un, protams, nekas ļauns un nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Viss ir bijis lieliski un labi. Ir tādi gadījumi, kad var izteikt vairākas versijas par to, kas cilvēkam ir vainas. Kas ir vainas tajā, ko viņš ir paveicis. Vai nu viņš ir stulbs, vai viņš ir nekompetents, vai viņš ir alkoholiķis, vai arī viņš ir korupts, vai vēl kaut kas. Attiecībā uz šo gadījumu, diemžēl, ir tikai viens atbildes variants. Ģenerālkoruptors Juris Stukāns neapšaubāmi, kā to apliecina šī te pārbaude, ir caur un caurēm korupts. Šī cilvēka vadītā iestāde, par kuras darbību viņš ir atbildīgs, ar šo te pārbaudi pierāda, ka tā nav svarīga nemazākā mērā nepatiesības noskaidrošana, nelikumības ievērošana. Tieši pretēji, šīs te Jura Stukāna kūrētās pārbaudes rezultāti rāda to, ka viņa vadībā Latvijas Republikas prokuratūra ir korupcijas un organizētās noziedzības aizstāvis. Un es pamatošu šo savu viedokli. Tātad, iejaukšanās Saeimas vēlēšanu rezultātos, vēlēšanu mehānismā nav nozagt zaptes burku. Tas ir ļoti nopietns, ļoti sarežģīts, ļoti komplicēts, ļoti atbildīgs pasākums, kurā piedalās visticamākais augsta līmeņa speciālisti, gan tehniski, gan blēdību jomā. Tādi kā Tumbačku Kampars, piemēram. Lai šādu te iejaukšanos, ko veic profesionāļi, vienalga, vai tie būtu tehnoloģiskie profesionāļi vai blēdību profesionāļi, ir vajadzīga nopietna izmeklēšana, nopietnas ekspertīzes un vispirmām kārtām jau krimināla process. Kā mēs redzam, nekādu kriminālu procesu Jura Stukāna prokuratūra nav sākusi. Tā ir veikusi vienkārši pārbaude. Un pārbaude pēc Latvijas PSR pašreizējās likumības sistēmas ir lieta, kas ir absolūti nenopietna. Ja pie jums atnāk kāds, kas veic pārbaudi, jums vispār nav likumīga pamata, likumīgas nepieciešamības ar viņu runāt. Jums nav arī nekādas vajadzības viņam teikt kaut kādu taisnību. Jūs viņu vispār varat sūtīt pie velna. Tagad Jura Stukāna vadītā prokuratūra, vai varbūt koruptūra, mums apgalvo, ka mēneša laikā parastas pārbaudes formā tā visu esot noskaidrojusi un uzzinājusi patiesību. Tas vienkārši nav iespējams. Mēneša laikā, pat ja šī te koruptūra strādātu 5 reizes ātrāk un 10 reizes čaklāk, tā neizsūtītu visus nepieciešamos pieprasījumus, nesaņemtu atbildes,
ne tos izanalizētu un nosūtītu vēl jaunus pieprasījumus. Mēneša laikā nav iespējams veikt nekādas ekspertīzes, nekādas tehnoloģiskas pārbaudes. Nav iespējams uz likumīga pamata piesaistīt ekspertus, kuriem izsniegt analizēšanai saņemto informāciju un tā tālāk un tā tālāk. Mēneša laikā var aizsūtīt dažas formālus pieprasījumus, vai jūs gadījumā neiejaucāties vēlēšanu procesā? Tiešām nē? Nu tad labi. Un pēc šādas tiešām nejaucāmās atbildes secināt, viss ir bijis kārtībā. Ar vārdu sakot, ja ir viena lieta, ko šī koruptūras pārbaude pierāda, tad tā jau kārtējo reizi ir tas, kādā valstī mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam koruptā, pēcpadomju republikā. Jau pēc dažām dienām klajā nāks grāmata Vēža ieņēmuma dienests, kas jūs šokēs vēl vairāk, un tai sekos grāmata Vēža ģenerālkoruptors. Pēc kuras jūs būsiet šokēti vēl vairāk. Un arī tas, diemžēl, ir tikai sākums. Visu labu!